Esiet mīļi gaidīti mūsu platformā, kura jau 12 gadus ir kopā ar jums, kopā ejam šo te izaugsmes ceļu, kopā piedzīvojam katru sevi. Pēc vasaras, pēc pilnbriedes, pēc tā, ka mēs esam sasmēlušies, skaistas emocijas, guvuši daudz jaunas pieredzes, mēs nākam rudenī, lai to visu saliktu, sakārtotu sevī. Un tieši tāpēc pastāstīšu jums par to, ko mēs esam jums sarūpējuši jau septembrī. Septembrī mēs jūs aicinām uz vairākiem jauniem, interesantiem gan kursiem, gan arī uz izaicinājumu. Viens no pirmajiem ir Litas Liepas kurs Atpakaļ pie sevis. 21. augustā ir meistarklase un kurs sākās 4. septembrī. Ir starta tikšanās, tas ir video kurs, domāts sievietēm. Šis kurs būs par to, kā nepazaudēt sevi neveiksmīgās vai netik labās attiecībās, kā nepazaudēt sevi pēc kaut kādām emocionālām krīzēm, kā nepazaudēt sevi, ja mēs esam piedzīvojušas vardarbību, gan emocionālo, gan fizisko. Tēma ļoti svarīga, bet par kuru mēs ļoti baidamies runāt atklāti. Garantējam, ka šī būs droša telpa ikvienai sievietei, kas būs ar mums šajā te piedzīvojumā. Kurs ir ļoti liels un apjomīgs, bet par visu jūs varēsiet uzzināt mūsu meistarklasē un arī sekojiet informācijai līdz mūsu mājaslapā. Nākošais piedzīvojums, ko es novēlu piedzīvot ikvienam, Brigitas Mironovas video kurs Augstās peldes, Tava veselība un iekšā spēka avots. 25. augustā mums ir meistarklase un kurs sāksies 15. septembrī. Tas arī ir video kurs ar coaching sesijām. Šis kurs dzīves elpā ir otro reizi un es pilnīgi noteikti iesaku ikvienam, kas grib sakārtot savu veselību, harmonizēt savu enerģētiku, sakārtot savu nervu sistēmu, esiet mīļi gaidīti. Šis kurs tiešām palīdz un dod iespēju jums to visu piedzīvot. Es jau ar augstajām peldēm, jau augstajām dušām dzīvoju jau pirms tam un dzīvoju vēl joprojām tagad, un tagad tas ir daudz apzinātāk, un es jūtu, cik ļoti tas man palīdz manam ķermenim, manai veselībai, manai harmonijai un manai labsajūtai. Tā kā mīļi gaidīt esiet šajā notikumā, tātad meistarklase 25. augustā. Nākošais piedzīvojums, kas man liekas ir ļoti vajadzīgs, skaists un gaidīts piedzīvojums, ir Dimantras Pēricas kurs viņas drosmīgā ziedēšana 40+, kurā mēs runāsim par to laiku posmu sievietes dzīvē, kas iestājās tad, kad mēs piedzīvojam šo menopauzes posmu, kā mūsu dzīve mainās. Un tātad 26. augustā ir bezmaksas meistarklase, un pats kurs sākās no 2. septembra, tā kā esiet mīļi gaidīt. Un, protams, kā jau es teicu, mums šajā mēnesī ir arī sākās 21 dienu izaicinājums, kārtējais mūsu, nezinu pēc kāds kurējais, ļoti interesants par izaicinājums par pārprogrammēšanu, ceļš uz nostāvokli, un par pamatu šim te kursam tiek ņemta atslēgas metode. Par to visu jūs jau varat iepazīties ielikt nodarbībā, kura jau ir notikusi, un 26. augustā 6:15 no rīta mēs ejam šajā piedzīvojumā. Esiet mīļi gaidīti, tas pilnīgi noteikti palīdzēs gan līdzsvarot jūsu iekšējo stāvokli, gan atbrīvot no liekā, gan radīt jaunas sajūtas, jaunas emocijas, jaunas līdzsvaru stāvokļus jūsos. Un tad vēl mums ir, tātad 27. augustā ir meistarklase Mairas Gūtmanas lielajam kursam, kurš notiek jau mums no pavasara. Tātad enerģijas pasaulē kopā ar Džinsin Jitsu. Šis ir pēdējais posms, tātad pavisam bija 4 posmi. Pēdējais posms saucās speciālais. Šis kurs gan ir tiem, kas jau ir izgājuši visus iepriekšējos 3, bet jūs pilnīgi noteikti varat atnākt uz meistarklasi. Iespējams, ka jūs tur uzzināsiet kaut ko jaunu priekš sevis, un iespējams, ka tas var arī jums radīt interesi par šo tēmu daudz dziļāk un vairāk, un, protams, jums ir tāda iespēja video formātā to visu apgūt.
Nu tā, mīļie, esmu īsumā pastāstījusi par to, kas mūs sagaida septembrī. Mīļš, paldies, klausījāties, mīļš, paldies un uzskatījāties līdz galam. Mūsu mājas durvis jums ir atvērtas joprojām dzīveselpa.lv. Nāciet, skatiet, baudiet, piedzīvojiet, esiet kopā ar mums. Un es jums novēlu šajā te septembrī, šajā atvasarā, šajā te atkal jaunajā posmā, kurā mēs visi no pilnbriedes un no skaistās vasaras dosimies, lai jums izdodās paņemt līdzi to, kas bija svarīgākais, un ielikt to sevī šajā rudens posmā, kurā mēs atkal tuvojamies vairāk sev dziļumā, lai piedzīvotu, lai saprastu, lai izprastu sevi vēl vairāk, lai būtu īsti, lai būtu patiesi, vispirms pret sevi, un tad jau pret visiem pārējiem pasauli. Lai jums izdodās, lai jums skaisti un mīļi gaidīti mūsu dzīveselpa.lv, un tiekamies jau kādā no nodarbībām, kādā no kursiem, un pilnīgi noteikti pievienojieties mums mūsu izaicinājumiem. Tas ir fenomens, ko mēs esam radījuši. Lai jums skaisti visiem. Atā pagaidām!